Esiet sveicināti raidījumā Dabas taka. Šajā raidījumā mēs apmeklēsim talku akcijas Saglabāsim Latvijas kāpes ietvaros un vēl pārliecināsimies par to, ka garšīgas lietas mēdz būt arī ārkārtīgi veselīgas. Faktiski jāsaka tā, ka man ir bijusi izdevība šādā te pozā turēt ļoti daudz un ārkārtīgi dažādas priekšmetus. Bet, paldies Dievam, es esmu ticis jau līdz kaut kādam, tādam sakarīgam instrumentam, ko saucam par lāpstu. Un šo lāpstu es turu ne vairāk, ne mazāk, kā Talsu rajona upes grīvas, tā teikt, kāpās, kur notiek akcija, tāda nopietna akcija, kuru, teiksim, kāpu patruļa kopā ar saviem palīgiem šeit veids jau no paša rīta. Un tāpēc mēs arī gribam parādīt, ka mēs to varam. Proti, iestādīt kādreiz ar mašīnām un visādām tehnikām izbraukātos celiņos, teiksim, mazliet izbojātā, teiksim, kāpu ainavā, tais plikajās vietās, mēs stādīsim mazās priedītes. Un tad šitā uz vidu. Tas man šeit pasīt. Paši. Jā, labi. Nekām. Un smoki sabīdam visu kopā. Protams, ka pārsvarā šodien tiek veikts tādas darbības, ka visas jaunās priedītes tiek stādītas uz tiem milzumu daudzajiem ceļiem, kas šeit ir sabraukāti turp, šurp un atpakaļ. Un pareizi vien ir, jo tā ir tā plikā vieta. Un katrā ziņā pirms stādījuma ir iespējams miesta zemē ar lūgumu visiem tiem baigajiem, krutējiem, kuriem ir īpašie džipi, ar kuriem, protams, var iebraukt da jebkur, lai viņi nebrauc vairs pa šiem ceļiem. Un tāpēc šiem ceļiem priekšā ir tās zīmītes. Ja? Es ceru, ka šīs zīmītes šo stādījumus arī saglābs, jo ja šeit kāds mēģinās iebraukt ar mašīnu, tā pilnīgi vienkārši, tad daudz kas no visiem tiem stādījumiem pāri nepaliks. Lūk, mēs esam beidzot noķēruši organizāciju. Jo pats saprotiet, šādas lietas jau tā paši no sevis arī gluži nenotiek. Ir vajadzīga organizācija. Tu stāsti kā organizācija. Cik gadus tu to organizēji jau? Šis jau ir 3. gads, ka mēs esam šīs kampaņas Saglabāsim Latvijas kāpes ietvaros rīkojuši dažādas pasākumus. Šis ir viens no pasākumiem, kas notiek tradicionāli. Un 2. gads, kopš mēs esam ieviesuši tradīciju septembra 1. sestdienā stādīt priedītes, lai nostiprinātu kāpas. Un man ir prieks, ka arī skolas daudzās piekrastes vietās ir atsaukušās uz to tradīciju un pašas jau zvana mums un prasa stādus, lai mēs viņus atbalstam un viņi iesaistās šajā talkā. Stāsti, kas tev šodien palīgos? Jā, mums šodien ir atbraukuši mūsu zaļie atbalstītāji gan no Talsiem, gan no Kuldīgas, gan no Ventspils, protams, no Rīgas. Tradicionāli mums jau ir vairāki talkotāji, kas jau ir 2. gadu un stāda priedes. Tādu mēs noķērām. Jā, tā kā man ir prieks, ka šī kļūst mazliet par jau tādu tradīciju. Un es domāju, ka piekrastes kāpām tas ir ļoti būtiski, lai ne tikai savākt atkritumus, bet arī viņus stiprinātu. Un tas ir kaut kas drusciņ jauns, ko mēs esam tā ieviesuši un par ko mēs esam paši priecīgi. Mēs jau faktiski, ar skunsniekiem ir tāpat kā ar tādiem falšiem amatniekiem. Atbrauc uz talku tā kā uz baznīcu, tukšām rokām. Un ja nebūtu maestro blakus, man jau nebūtu ar ko tās priedītes ierakst. Es tev atdodu tavu lāpstu. Iemēģināju, viss ir kārtībā. Tu zini, jā, un pēc tam nesen svaigi pirkta, pasties, pat krāsa nav īsti nogājusi visai vēl nost. Klausies, tu, cik es tā dzirdēju, tu jau mums esi tāds, jau drīz varēsi saukt sev par ne tikai pēc gadiem par tādu
veterānu, bet šī pasākuma veterāns tu arī būsi drīz. Jā. Un kāpēc? Kā tas izstāst, kā tas sākās? Viss, kā tu te iekūlies? Redzi, Jānis Matulis, kurš ir visa šī pasākuma, man liekas, galvenais organizators, idejas autors un tā tālāk. Viņš savā laikā mēs satikāmies muzikā. Faktiski viss tas, kas te notiek, tā ir viena liela mūzika. Tas ir jūras šalkas, priežu sanoņi. Bet tu zini, paika forša sajūta, ka tu izbrauc ārā, vai ne? Ļoti labi. Es vienkārši pagājuši gadu, tas bija pirmo gadu, jā. Nu, un tad man bija ļoti liela saima. Ilzi bija ar visiem saviem 3 bērniem. Un sieva man līdz bija, un vēl bija mazmeita no Vigo. Jā. Tā kā man bija kādi, 5, 6, 7 cilvēki apmēram. Mēs bijām. Tu biji vesela brigāde. Pilnīgi, jā. Varējām cīnīties par sasniegumiem. Tā tālāk, jā. Stādīšanā, skaidziņā. Jā. Nu, un tad tā mēs pagājuši gadu iesākām, un šogad es ar lielu prieku saņēmu atkal zvanu. Brauc šurp. Mēs jau lepni esam ar to, ka mums tā jūras piekraste ir tā garākā visā Eiropā. Bet es domāju, ka te tā darbiņa mums ir... Jā, es domāju, ka faktiski tas ir tā skaista tradīcija un skaista lieta vispār, kur būtu jāpiesaist vēl vairāk cilvēku un jāvēl tiem mežiniekiem, kas to stādus gatavoja, lai viņiem labi tie stādi gatavojās, lai mums nākošu gadu varētu atkal, teiksim, vienus 100 talciniekus un tad tas ir tā, un ar vienu visā plašumā, lai tas aiziet. Jo tas ir ļoti būtiski saglabāt šo skaistumu vispār, man šī jūra ļoti patīk. Man viņa patīk, vienalga sauc no kurienes. Sauc no Saulkrastiem vai no Ainažiem vai no turienes un aizbrauc līdz Pāvilos te otrā pusē un tā tālāk, vai ne? Būtu jau forši, teiksim, atbraukt pēc gadiem, teiksim, atkal pēc kādiem paskatīties, kā tas viss aug. Vai tu atgriezīsies tajās savās, teiksim, darbības vietās un paskatīties, teiksim, kaut vai sēņojot, paskatīties, kā tev ir iznācis? Obligāti, jā. Es domāju, ka pēc kādiem 3-4 gadiem te būs ļoti labi, ko redzēt. Jā, vajadzētu sarunāt, jā. Faktiski mēs šo reportāžu turpināsim pēc gadiem, teiksim, 4. Zini, kur viena ieliekam? Šitai, ja? Blakus sēnei. Zini, kas tas ir? Tā ir rudniesīte. Nē, tā ir mērlape. Mērlape. Tā. Tā, šitai. Uztaisam šitā, un tad uztaisam šito, ja? Abā, tā es noskatījos, ka viņi dara. Lūdzu. Jā, ok. Nā. Iestum dziļāk. Jā. Un vienu priedīti es gribu iestādīt speciāli. Iestādīsim speciāli vienu priedīti pašā krastmalā. Tā būs tā stiprā priede, kas sargās kāpu zonu no izskalošanas. Pareizi? Šitā. Un tieši tā vidiņā lietieš, ja? Ok, mēs piestāvam pašu. Šitā laba vieta, ja? Ok. Aiz mums tālāk ir tikai baltas smiltis un jūra. Jā, bet šī būs tā priede, kas pasargās mūs. No noskalojumiem. Bet kas tev, piemēram, liek ar to visu nodarboties? Ar ko tu nodarbojies? Ticība. Cerība, mīlestība. Jā, forši. Nē, vienkārši gribas kaut ko darīt lietas labā. Vienmēr jau jāatrodās kādam, kurš kaut ko darīs. Jo Latvijas ir, diemžēl, tāds, ja ar koku neiesitīs, viņš nekur nekustēsies. Tā kādam ir jābūt tam, kurš daudza to koku viņu. Mēs esam priecīgi, ka no pagājušā gada, teiksim, šīs talkas un šiem stādījumiem mēs 7000 kredītus pagājušā gadā iestādījām. Arī jūs tur piedalījāties pagājušā gadā, vai ne? Un mums ir prieks, ka mūsu kopīgais darbs ir vainagojies tādā panākumā, ka, es gribētu tā procentuāli varbūt teikt 15–20% ir iznīcināts. Ja? Tā kā lielākā daļa tiešām tādīs kāpās arī ir sastādīts un aug. Un arī zīmes mēs atjaunām, kas bija nopostīts, un mēs esam priecīgi, ka viena vieta ir Latvijas piekrastē sakopt vairāk. Jums taču arī ir nākotnes plāni?
Jā, mums ir nākotnes plāni. Mēs ceram teiksim, risināt sarunas un varbūt arī pārliecināt politiķus, ka principā vajadzētu šo visu piekrasti, sākot no Liepājas puses līdz vismaz šeit, kur sākās jau, teiksim, tas visvairāk apdzīvotās un jau dabiski degradētās vietas. Mēs gribētu viņi ierosināt par kaut kādu, tikpat kā tādu nacionālu parku vai kaut kādu īpašu statusu tai piekrastes joslai, lai nebūtu tā, ka kādreiz mēs pēc 5 gadiem pēkšņi saduramies ar kaut kādiem plāniem, kad kādu mežu masīvu grib nolīdzināt, būvēt kādas jaunas mājas vai kaut kādas neloģiski saplānotas infrastruktūras, kas neatbilst, teiksim, mūsu kultūra vēsturiskās tradīcijām un arī, teiksim, mūsu interesēm. Un mēs ceram, ka varētu kaut kā arī panākt šo statusu daudz augstākā līmenī, ne tikai ar aizsargosu likumu, bet, teiksim, tādā ar kultūra vēsturiski pieskaņu šai piekrastes kāpjos, lai viņi varētu saglabāt nākošajām paudzēm tādu, kāda viņi šobrīd ir. Protams, ka mēs neesam naivi un mēs saprotam, ka agrāk vai vēlāk kaut kas te mainīsies un kaut kas tiks apbūvēts. Un arī šeit, šī vietā, kur mēs stāvam netālu no šīs vietas, tiks būvēta jauna autostāvvieta, kuru mēs pat atbalstām, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka tas varētu noņemt slodzi no tās infrastruktūras, kas šeit trūkst, ja? Un no tiem nelegāli iebrauktajiem ceļiem varbūt, ka tiešām tad nebraukt cilvēki iekšā. Bet arī pašā laikā mēs uzskatām, ka šī piekrastes kāpa un šī piekrastes kāpu josla ir unikāla, ko mums saka arī mūsu draugi un eksperti un zinātnieki. Un mēs viņu gribētu saglabāt maksimāli tādu, kāda viņi ir šobrīd. Nu re, katrā ziņā mums iznāca ļoti labi. Vispirms bērniņi ar savām mazajām rociņām ielika piedienu, tad es ar savām lielajām kurpēm to visu smuki piestampāju, lai viņi tā teikt stingri turētos iekšā. Bet kāpēc mēs to visu darījām, tu zini vispār? Jā, lai neizskalotu kāpes. Kas, lai neizskalotu? Jūra. Jūra! Jā, pilnīgi pareizi. Un kāpēc vēl? Nu, celiņos kas notika kādreiz? Izbraukā mašīnas. Tātad ne tikai jūra dara visu to postu, teiksim, cik nu viņi te dara, bet pārsvarā jau cilvēki braukājot ar mašīnām, visādiem transportiem te iekšā, un tāpēc mēs tais vietās arī stādījām, pareizi? Jā. Tev patikās? Jā. Nu, un ko tu domā? Un kāpēc vēl, teiksim, ir vajadzīgi koki? Nu labi, jūra tas ir fēn, bet kāpēc koki vispār ir vajadzīgi mums? Lai jūras krāsas ļoti smuki izskatītos. Nē, nu tas ir forši. Jā, tas pirmkārt jau izskatās ļoti labi. Bet ko koki vēl dod? Ko viņi dod? Ko viņi ražo? Čiekurus. Jā, pareizi čiekurus. Bet vēl, nu, kā tev liekas, no kurienes rodas šis te, nu, tagad te jūra drusciņi mums te tādu nes tādu aromātu, bet no kurienes vispār rodas, nu, kad tu ieej mežā, ko tu jūti vispirmām kārtām? Meža smaržu. Un svaigu? Gaisu. Jā, un tāpēc mums arī priedis ir vajadzīgs, tāpēc, ka priedis ražo mums gaisu.